Šodien parunāsim par Get Wardrobe aplikāciju, kuras atverā interfeisu. Šī programmu jāinstalē vai nu caur Play Market vai App Store. Pirmais, kas mums parāds beļķa apģērbi, kas tie ir. Šajā gadījumā jūs varat saplānot savu garderobi, piemēram, sportām, atpūtai vai biznesam, orientēties uz kalendāru. Piemēram, rītdienu es izvēlos sestdienu, man uzreiz parāda kāds laiks, un kur es jau pievienoju noteiktu komplektu. Tas pats arī svētdien, it kā plānots šāds laiks, es varu spiest balķa apģērbi un, piemēram, izvēlēties sev šādu komplektu. Izvēlējos, spiežu uz bultiņu atpakaļ, un kur man rītdienai jau ir arī gatavs komplekts, kuru tad es varu vilkt. Pēc tam ejam autoterpi. Kas ir autoterpi? Kad jūs ielādējat minimums 15 drēbes un aksesuārus, šī programmiņa uzreiz arī pati jums saliek kolāžas. Jūs varat viņas saglabāt, jūs varat viņas miksēt savā starpā, kas saka, tas ir vienmēr tāds variants, jūs nekad nezināt, kas tur ieslēgs, bet it kā programma ir noteikti savi algoritmi pēc krāsām vai pēc kaut kādiem toņiem vai stilistiski. Vēl interesanti sadaļa apģērbu izmeri. Ja jūs noteiktiem zīmoliem zināt savus izmerus, jums varētu būt tāds digitālais špikerīts, kur jūs varat ievest visus savus parametrus, lai pēc tam vieglāk iepirkties reālajos veikalos vai interneta veikalos. Ķermeņa mērījumu. Uzreiz teikšu, šī sadaļa nav tik ļoti objektīva, bet intereses pēc jūs varat ievest savus parametrus un it kā programma pati parādīs, kurš tad jums ir ķermeņa tips un kas tad vēlams vilkt. Iepakojumu saraksts. Šīs variants ir pieejams tikai maksas versijā. Ja jūs plānojat braucienu uz komandējumu, atpūtu, jūs uzreiz varat sataisīt savus saucamos wish listus, ko tad jūs ņemsiet ceļojumos. Fakti. Uzreiz parāda, cik jums ir nofotografēts un saglabātas drēbes un aksesuāri. Man ir 64 pozīcijas kopā. Bezmaksas versijā jūs varat ielādēt līdz 100 drēbēm. Pēc tam spiežam atkal uz kapīti. 9 terpi, tas nozīmē, ka man ir 9 kolāžas. Atkal atgriezt uz spiežam vienmēr uz kapīti, un tad esam galvenajā lapā, un parāda, ka es ar saglabātām drēbēm un kolāžām aizņēmu 73% no bezmaksas versijas iespējām. Kopēja garderobas vērtība, kad mēs ievedam jaunu pozīciju, mēs varam arī norādīt, cik šī pozīcija maksā, un pēc tam tad mums parāds tā kopēja cena. Jūs savus terpus varat arī sadalīt pēc sezonām, piemēram, kaut kādu noteikts drēbes ziemas vai vasaras garderobē. Nu, tad kā tad mēs pievienojam jauno drēbi? Šeit viss ir ļoti vienkārši. Izvēlamies plusiņu, izvēlamies apģērbs. Spiežām uz fotoaparātu, un mēs varam pievienot vai nu no fotogalerijas, piemēram, ja jūs taisījāt screenshotus, vai saglabājat kaut kādas bildes, vai taisiet bildes veikalos, vai nu uzņemt uzreiz fotogrāfiju, vai nu uzreiz ievadīt saikni no mājaslapas. Es tagad izvēlos galeriju. Rekur viņš man atver galeriju, un es tad izvēlos, piemēram, šo džemperīti. Jā. Izvēlos uzreiz arī noņemt fonu. Īstenībā ar Get Wardrobe par to ir labs, ka jūs varat absolūti noņemt jebkuru fonu, jebkuras tapetes, skapi, durvis, tad varat taisīt bildi, kur vien jūs vēlaties šai drēbai. Izvēlos saglabāt, un lai atgrieztos spiežu bultiņu, un šeit jau parāds jauna pozīcija, pēc kā tad mēs saglabāsim šo drēbi. Es tad ievadīšu džemperis, kur piedāvāja, saglabāja. Varam uzreiz arī norādīt zīmolu, kas tam ir, kam tas ir domāts. Ja jūs izliksiet savus kolāžas sociālajos tīklos, lai pēc tam jebkurš lietotājs varētu, piemēram, ja viņam patīk šis džemperīts, uzspiest un saprast, tad kuru zīmolu tad viņam pakaļ šim džemperim jāiet. Varam izvēlēties statusu, cik aktīvi valkājat šo drēbi, piemēram, aktīvai lietošanai, krāsas. Šajā gadījumā ir parādīts tād radnieciskais krāsu salikums, ar kuriem tad toņiem, no kuriem tad toņu krāsu gamas tiek izvilktas visas šīs krāsas, kuras ir šim džemperim. Teiksim tā, tas ir tāds komplementārais radnieciskais, protams, mēs arī varam šādos toņus izvēlēt pareiz drēbes, bet, teiksim tā, šeit vienkārši ir, kā saka, savāktas visas tās bāzes krāsas, kuras tad ir šim džemperim. Varam norādīt gala laiku, piemēram, džemperis ziemai un pavasarim, varam arī norādīt mājaslapas, tad internetu veikala to saikni, izmēru,
Ja, tad, lai arī būtu vieglāk pēc tam, ja patīk šis modelīts, lai mēs varētu vēlreiz viņu piepirkt izmaksas. Kur šeit mēs varam norādīt, piemēram, cik šī drēbe maksā. Pirkumu datums rūpes, dažreiz ir ļoti interesanti, īpaši meitenēm, kuras griež no zbirkas. Šeit, piemēram, uzreiz es varu norādīt kaut kādu informāciju par to, kā mēs kopjam, piemēram, viegla mazgāšanu izvēlos. Un atceramies, lai atgriezties, spiežām bultiņu augšā. Rekur. Saits, izmērs, bija kaut kāds noteiktas piezīmes, varam arī geotegus ielikt, saglabājam. Ja mēs runājam par kolāžām, kā tad mēs viņas varam izveidot? Rekur. Ejam drēbēs, mums parāds kolāžas, lai arī uztaisīt jaunu kolāžu, tas pats spiežām šajā gadījumā plusiņu, izveramies nevis apģērbs viens, bet apģērbi. Un šeit es, piemēram, izvēlos šo pašu jaunu džemperīti, ņemu mugursomu, varu kaut kāds tur bikses paķert klāt, un rekur tad atkal spiežu šo zaļo podziņu trīnieciņš. Man programma saliek šis drēbes. Lai būtu viss smukāk, mēs, protams, jau paši visu komplektējam pēc lielumiem. Un, piemēram, ja šīs variants rekur džinsīt, kā bikses iet pa virsu džemperītiem, mēs spiežām uz biksēm un izvēlamies, lai viņi būtu BK, parādītos BK. Tā. Nospiežam. Nevienmēr tik ātri tas viss sanāk. Talīt. Tad rekur izvēlamies bikses, izvēlamies pozīciju, ka gribam, lai viņš būtu bekā rekur. Kā paturējam, samazinām izmēros. Ja, tad veidojam foršu stylingu, piemēram, tur brīvajam laikam. Ja, tad, ja viss patīk, šeit mēs varam norādīt kaut kādu noteiktu informāciju pierakstīt, un, kā es jau teicu, šīs divas podziņas ir domāts, lai, piemēram, drēbes virzīt uz priekšu vai uz atpakaļ uz aizmuguri. Tas pats, kas mums bija ar biksēm. Jūs šeit varat arī koreģēt pēc transparācijas, ja, cik caurspīdīgām vai piesātinātām jābūt objektām. Un tad, ja viss ir ok, spiežu plusiņu, tad pievienot kombinācijām. Tā, tad drusciņu pakoreģēšu, ka uztaisīšu tāds proporcionālāku to terpu. Ja? Tā, un ja viss ir labi, spiežām zaļo bultiņu, un šajā gadījumā mēs varam pievienot kaut kādu noteiktu aprakstu, noteiktiem laika apstākļiem, ja, kādiem ir domāts šis komplekts, kādam gada laikam, piemēram, kaut kādiem braucieniem, varbūt darbs ārā, varbūt pastaigas pa pilsētu, ja kādām aktivitātēm šis komplekts ir domāts, tad mēs viņu saglabājam. Un rekur man parāds jauns komplekts. Vēl ļoti interesanti, tad vienmēr, ja mēs gribam atgriezties uz galveno lapu, spiežam šo skapīti, un rekur mums tā informācija par mūsu skapi. Ļoti interesants sadaļa ir globus, jo Get Wardrobe tas ir sociālais tirklis, kuru tad lietotāji, ja viņi taisa komplektus, viņas var izlikt šos komplektus publiski. Ja? Un to jūs varat arī savus iestājumus regulēt, ka, piemēram, vai es gribat, lai jūsu komplekti parādītos publiski vai ne. Es jums ļoti iesaku šeit dažreiz arī iet, tieši parāds idejas iedvesmai, un kas ir ļoti interesants, jūs varat, piemēram, uzspiest, ja kaut kāda no drēbēm jums patīk, un ja tika norādīts zīmols, ja, piemēram, šai kaložī tika norādīts, ka tikai apavi no zaras, ja, pārējie nav norādīti. Bet dažreiz meitenes ir maleči, saliek visu pēc nosaukumiem, un rekur vēl viens komplektiņš, tūlīt tur ielādēsies pozīcijas, un, piemēram, mēs redzam, ka bikses ir no mango, tops ir no mango, ja jūs, piemēram, plānojat kaut ko piepirkt klāt, kur tad, vai īpaši patīk šīs drēbes vai aksesuāri, kur tad to visu skaistumu meklēt. Es jums ļoti iesaku iespiest uz lupu un ievadīt arī mānu mēliņu, kurā es esmu reģistrēta šajā aplikācijā gelvel16@gmail.com. Tad jūs varat mani pievienot, pieklauvēt, un tad es varēšu arī sekot jums, skatīt jūsu kolāžas, jā, tad un kaut ko varbūt tur regulēt, kaut ko ieteikt, vai gluži otrādi, nu kā varētu atteikties. Tad es sociālajā tiklā Get Wardrobe redzēšu nevis jūsu drēbes, bet jau gatavas kolāžas. Tāpēc jums jau sākumā jāuztais kolāžas un jāļauj man viņas redzēt. Ja? Un tad, kā es jau teicu, varu kam jums kaut ko ieteikt, kaut ko redzēt.
Atgriežamies galvenajā mājaslapiņā. Uzreiz arī teikšu, ka aplikācija ir ļoti vienkārša, ļoti viegla. Viņa ļoti vienkārši un ērti, kad viņa ir telefonā un jūs dodaties shoppingā, jūs redzat savu garderobi. Ja šeit jūs varat izvēlēties gan savas geolokācijas, tad gan vēl kas ir labs, jūs šeit varat izvēlēties, kad iet profilā, piemēram, vai jūs gribat, lai jūs būtu, varbūt, jums būtu privāts tikai konts, vai varbūt arī sekotāji, lai jums arī būtu, vai, piemēram, uztaisīt, kā jūsu kolāžas varbūt arī publiskas. Paldies jums par uzmanību!